Es esmu Renārs Enemans, valdes priekšsēdētājs Zaķmuižas ūdenim un reizē īpašnieks. Mēs atrodamies Zaķmuižas ūdens iegūles vietā, ražotnē, Ropažu novadā. Zaķmuiža radās 30 gadu atpakaļ. To dibināja mans tēvs pēc izglītības un prakses ķirurgs. Tajā laikā meklēja Latvijā, kur ir labākais ūdens, kur ir tīrākais, kvalitatīvākais, ar domu tam, lai pēcoperācijas periodā cilvēki varētu ātrāk atjaunoties. Tādā veidā radās ūdens ideja. Tajā brīdī arī es pieslēdzos klāt. Man tad bija pavisam maz gadi. Es faktiski Zaķmuižā esmu 30 gadi plus. Pirms uzņēmums radās, jau pie tā darbojos. Ja tā pa jokam, tad mums ir savējais zaķis, kas dzīvo mums urbuma teritorijā. Tā kā faktiski varbūt tieši tāds sakars nebūtu. Zaķmuižas pudelēs ir gan gāzētais, gan negāzētais ūdens. Ražošanas teritorijā mums atrodas stingrā aizsargu josla ar 4 urbumiem. Mēs ar 3 urbumiem strādājam, iegūstam ūdeni. Tepat tās nonāk viņš līdz ražotnē un mēs pildam iegūs vietā. Lielākā vērtība ir kvalitāte. Kvalitāte tiek pārbaudīta ikdienu. Mums ir sava laboratorija, mēs testējam katru partiju, katru dienu ražoto, tiek uzglabāts derīguma termiņa laikā. Tāpatās mēs sadarbojamies ar akreditētām laboratorijām, dažādas testus taisam, jo mēs šeit uz vietas vairāk strādājam ar mikrobioloģiju, organoleptiku, ķīmiskās analīzes mēs veicam outsourcēt. Ārkārtīgi augstu vērtēt tas ir cilindriskās pudeles, gan PET, gan stikla pudelēs. Un lielveikalu tilpums ir 1,5 litrīgajā un 5 litrīgajā. Tāpat tās ir ļoti iecienīts 19 litrīgais ar iekārtām, ko mēs piegādājam klientiem 6 dienas nedēļā pa visu Latviju. Populārākais produkts 765 ml cilindriskā formā. Mums nav Zaķmuižas brands, bet Zako brands. Eksporta produkts, ko mēs eksportējam vairāk kā 13 valstīs. Mans ieteikums ir vismaz to 1,5 litrus dzert dienā. Protams, ka šķidrumu var uzņemt dažādi, ar tējām, ūdeni, ar dažādiem citiem dzērieniem. Protams, ka jāskatās, kas ir tomēr veselīgāks ikdienā. Rīta pusē noteikti tas būtu svarīgi, tāpēc, kad pēc nakts cilvēka organisms dehidratējies, pa dienu pie ēšanas noteikti, un tad, kad organisms pats prasa. Ūdens kvalitāte ir labāk, ja tur vēsumā, augstumā, var leduskapī ielikt pēc atvēršanas, tad nekas nenotiksies no tā. Ko es vērtēju ūdenī tajā, lai viņš ir viegls, lai viņam nav kaut kāda specifiska garša, viņu iedzerot, lai nav tā, ka vēl un vēl un vēl, iedzerot, tev tas veldzējums ir saņemts, negāzēts ūdens, istabas temperatūrā. Stikls no pudeles, bet no glāzes būtu svinīgāk. Vārīts ūdens ir labāks nekā nevārīts ūdens. Tā gan nebūtu taisnība, ja ūdens ir dabīgs, neapstrādāts, kvalitatīvs, tad visnotaļ priekš organismu tas ir būtiski labāk. Mūsu ūdeni var dzert bez ierobežojuma. Es teiktu tā, ka cilvēkam jādzer tā, kā viņš labi jūtās. Un ne mazāk tomēr par tiem 1,5 litru dienā, jo pretējā gadījumā var pakāpeniski saskarties arī kaut kādām veselības problēmām ilgtermiņā.